Es gribu pacelt tavu ticību. Es gribu pateikt tev to, ka Dievs ir ar tevi. Es gribu pateikt tev to, ka mūsu Dievs ir brīnumu Dievs. Un tāds arī ir šīs svētdienas nosaukums. Mūsu Dievs ir brīnumu Dievs. Dievs ir pie mums katra tā, it kā mēs būtu vienīgie uz pasaules. Viņš ir visur. Viņš ir visvarens, viszinošs. Un šodien es gribu jūs uzmundrināt, es gribu jūs iedrošināt, iet tālāk. Varbūt pakritis, celies augšā, turpin nodoties Dievam. Viņš ir visa sākums un visa nobeigums. Viņš ir vislielākais, viņš ir kungu kungs. Viņš valda, viņš dara brīnumus. Mēs ticam dzīvam Dievam. Iedomājies, viņš atbild ar lieliem brīnumu darbiem. Psihologs ārstē konkrētu vainu, bet, kad Dievs dziedina, tad viņš dziedina visu cilvēku pilnībā. Jo viena lieta, ka Dievs ir brīnumu Dievs citu cilvēku dzīvēs, bet cita lieta ir tāda, ka brīnumu Dievs tieši tavā dzīvē. Ja tu esi ar vareno Dievu, neviens tevi nespēja izraut no Dieva rokām. Brīnumu Dievs tavā dzīvē darbojas, viņš ir dzīvs, bet ir svarīgi tev ar viņu sadarboties, jo es pārkāpu pār savām bailēm, pārkāpu pār savai robežai, ko es varu un ko es nevaru. Es vienkārši ieraudzīju, ka mans Dievs ir brīnumu Dievs, un es visu spēju viņa spēkā, es visu spēju Dieva spēkā, tas, kas mani dara brīvu. Dievs nāk un dara brīnumus, jo mūsu Dievs ir dzīvs. Domājies, grēki sarkan kā asinis, un Jēzus spēkā tie kļūst balti kā sniegs. Pirmām kārtām pieskaries, otrām kārtām tā, lai šis spēks ieplūst tevī, lai brīnumu Dievs dara brīnumus tavā dzīvē. Un lai šie brīnumi caur tevi plūst tālāk pie citiem cilvēkiem. Pārkāp pār savai nedrošībai, savām bailēm, savam uztraukumam. Mums visiem ir vienādas iespējas. Kāda starpība, ko cilvēki teiks? Nedomā, ko viņi teiks, domā, ko Dievs teiks. Viņš tevi ved, viņš tevi ceļ, viņš tev palīdz, viņš tevi iedrošina, viņš tevi uzmundrina. Tici, un tu redzēsi Dieva brīnumus. Tici. Bet, lai tu saņemtu visas Dieva svētības, tas ir atkarīgs no tevis paša. Dievs grib tev visas šīs svētības dot, bet tev viņas ir jāiet un jāpaņem. Dievs mums māca darīt elementāras lietas, lai mēs labi arī justos. Dievs nekad mūs neatstās. Viņš ir pārdabisks Dievs, viņš ir brīnumu Dievs. Brīnumi un dziedināšanas. Brīnumi un dziedināšanas. Tāda ir tēma. Bet Dievs dziedina. Tu dzirdi Dieva vārdu, pieņem Dieva vārdu, un Dieva gars ar savu vārdu dziedina. Es jau saku, viņš tagad dziedina. Vai Dievs grib dziedināt? Es gribu top dziedināts. Jēzus grib tevi dziedināt. Pēc fakta mums katram ir kaut kādi defekti. Nevajag domāt, ka Dievs grib dziedināt tikai tos, kuriem ir kāds nopietnas kaitas. Mums visiem ir vajadzīga dziedināšana. Dievs grib dziedināt. Halleluja! Uz slimībām ir divi iemesli. Viens ir grēks, otrs ir velns. Negrēko vai nenotiek kas ļaunāks. Dievs ir atnācis, lai dziedinātu. Cik Dievs grib man dziedināt. Dziedināšana ir saistīta ar velnu izdzīšanu. Ko mums darīt? Dievs grib dziedināt. Kā uzvarēt grēku?
esam grēku uzvarējuši. Ne tāpēc, ka mēs joprojām esam nepilnīgi, bet tāpēc, ka Jēzus ar savu upuri pie krusta ir paņēmis mūsu grēkus uz sevis. Un ik viens, kas tic viņam, kas tic viņa upurim, ir svēts darīts. Dievs skatās uz tevi kā uz svētu un ideālu. Grēks ir uzvarēts pie krusta ar svētā gara svaidījumu un autoritāti. Vēlnu mēs izdzenām un slimības mēs dziedinām ar svētā gara svaidījumu un autoritāti. Pasakām nē. Grēks mēs atstājam, ļaunos garus mēs izdzenām un slimības mēs dziedinām. Rezultātā grēks ir uzvarēts un velns ir pieveikts. Halleluja! Ar svētā gara svaidījumu un autoritāti. Halleluja! Ja tu vari ieslēgt un izslēgt slēdzi, tieši tāpat tu vari dziedināt cilvēks. Šajā brīdī notiek dziedināšana. Tas ir Dieva vārds. Viss darbojas. Vecais nams ir jāiztīra un jaunais ir jāuzbūvē. Dievs dziedina un tas cilvēkam palīdz ticēt. Tas parāda Dieva būtību, Dieva raksturu. Tas kungs ir mūsu ārsts. Es jau zināju, ka tu mani katrā laikā paklausīsi. Dziedināšana ir tāda dziedināšana, kas notiek to procesā. Brīnumi ir tūlītēja dziedināšana. Brīnumi un dziedināšana. Stratēģiska plānošana. Kas ir stratēģija? Stratēģija, jeb stratēģijas, parasti vienskaitlī stratēģija ir kara mākslas nozare, kas pētī kara, arī plašu militāru operāciju sagatavošanu, plānošanu un īstenošanu. Tā ir stratēģija, darbības principu, arī darbību kopums, kāda parasti ir ļoti nozīmīga mērķa sasniegšanai. Citiem vārdiem, darbības plāns. Tā nav tikai plānošana, tā ir īstenošana arī. Lai īstenotu, lai sasniegtu mērķus, ir vajadzīgs darbības plāns. Ik viens nozīmīgs mērķis tiek sasniegts ar ikdienas darbu. Stratēģiski plānos ikdienas darbs ir neizbēgami panākumi ikvienā sfērā. Nekad neko neatstāja pašplūsmā. Sagatavošana, plānošana un īstenošana. Bez šādas plānošanas arī var gūt panākumus. Gadās. Slots kāds arī vienreiz gadā šauj. Ja tu neesi stratēģiski plānojis, tu strādā vienkārši pat tukšo, tu velti tērē savu enerģiju. Vienu reizi gadā arī slots kāds šauj. Nepietiek ar to, ka tu esi ļoti aizņemts. Nekad nemācies no cilvēkiem, kuriem ir panākumi, vai kurš nav viņus plānojis. Vienreiz gadā arī slots kāds šauj. Tas nozīmē, ka bez stratēģiskas plānošanas un ikdienas darba var paveikties un gūt panākumus, bet atceries, iegaumē, atkārtot to neizdosies. Neuzvar tas, kam ir lielāka armija, vairāk ieroču, jeb lielākie muskuļi. Uzvar tas, kam ir vairāk prāta. Amen! Kam vairāk ir smadzenes, un ne tikai vairāk smadzenes, ka tur vairāk kaut kas ir iekšā. Uzvar tas, kurš stratēģiski plāno un īsteno. Bez stratēģiskas plānošanas viss ir pašplūsmā.
nekad neko neatstāja pašplūsmā. Daudz, kas nav konkrēti uzrakstīts, bet tāpēc jau Dievs mums ir devis smadzenes, lai mēs plānotu un domātu, kā sasniegt mērķus. Es gribu tevi iemācīt, draugs, kad ir laiks plānot, rakstīt uz papīra un īstenot to dzīvē ar ikdienas darbu. Tev jāuzstāst tās, kas tev ir vajadzīgs. Kas tev nepieciešams tavai garīgai izaugsmei un arī profesionālai izaugsmei. Bērnu audzināšana ir stratēģiski jāplāno. Ļaunas sabiedrības samētā labas tīkumus, tā ir rakstīt. Atstāja bērnus pašplūsmā un izaugs monstrus. Un daži sloskati. Pētījums tika veikts Harvardā, ka 95% veiksmi vai neveiksmi cilvēku dzīvē nosaka cilvēki, ar kuriem tu pavadi visvairāk laiku. Nepieciešama stratēģiska plānošana, īstenošana. Dievs darbojās ar mūsu darbu, un darbu var paveikt tikai tad, ja viņš ir stratēģiski saplānos. Dod slavu Dievam! Un tagad tu viss esi izdarījis no savas puses, ja arī nenotiek tā, kā tu esi gribējis. Štrons, es esmu no savas puses viss izdarījis, manis sirds ir mierīga. Amen! Mums ir struktūra, mums ir stratēģiski plānoti brīnumi. Kas var uzvarēt tavu datoru programmu? Vīrus! Un kas ir vīrus? Sistēma. Kas var uzvarēt cilvēku imūnu sistēmu? Kas var uzvarēt sistēmu? Spēcīgu sistēmu var uzvarēt sistēma. Tikai cita sistēma. Halleluja! Un es jums saku, Latvija pieder Dievam. Mēs esam ļoti labs vīrus. Mēs būsim visur. Mājas grupas būs visur. Mūsu draudze nav draudze tikai šeit, ko mēs redzam. Mēs varam būt visur. Klausies, mēs esam vīrus. Ne ar varu, ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs. Viss sistēmas bruks un nāks Dieva valstība. Tā ir stratēģija. Es to esmu papildinājis, lai saprotamāk būtu stratēģiska plānošana.